šodien tātad tas mērķis ir no klīniskās neirofizioloģijas puses pasīties, ko mēs varam diagnosticēt periferās nervu sistēmas dažādu saslimšanu noteikšanai un savukārt pastāstīt, ko tad mēs varbūt varam darīt no mikroķirurģiskās terapijas puses par to, kas varbūt ir mazāk zināms. Šodien pirmo reizi Latvijas Kliniskās neirofizioloģijas asociācija organizē kopsēdi ar Rokas plastiskās ķirurģijas asociāciju. Pirmo reizi arī pasākums norisinājās hibrida veidā. Tas nozīmē, ka bija iespējams piedalīties gan klātienē, gan arī attālināti Zoom platformā. Klātienē piedalījās pāri pa 30 cilvēkiem un arī Zoom attālināti bija pāri pa 80 cilvēkiem. Šeit jau faktiski vēl jābūt šodien arī fizioterapeitiem un ergoterapeitiem un psihoterapeitiem un sāpju ārstiem. Un tad mēs varētu teikt, ka šobrīd mēs esam uz to pacientu paskatījušies ar tām 8-10 galvām ļoti pareizi. Jebkura medicīniska patoloģija tiek risināta sadarbojoties vairāk ārstu specialitātēm. Katrām no šīm specialitātēm ir sava liela loma, lai mēs zinātu, ko ar mūsu pacientiem darīt. Mēs mikroķirurģijas centrā mēs tiešām specializējamies katrs uz savu patoloģiju, viens uz nerviem, viens uz onkoloģiju, viens uz to pašu estētisko ķirurģiju, jā, tikai tāpēc, kad jo šaurāk tu specializējies uz vienu lietu, jo labāk tu to pārzini un vari izoperēt. Tas virziens, uz ko mēs ejam, kāpēc mēs mēģinām sadarboties, jo viens ārsts visu nevar izārstēt, un ja kādam tā šķiet, tad viņš ļoti pārvērtē sevi.